kā latviskai valstī un kā neatkarīgai valstī, jo šis faktiski ir man zināmais pirmais brīdis, kad Latvijas atbildīgās amatpersonas ir reaģējušas uz klaju diktātu, ārvalstu diktāts, un šodien mums jārunā ir par demokrātiju kā tādu, ja mēs gribam sev saukt par demokrātisku valsti. Nezinu, vai tā ir nejaušība, bet 21 gadu atpakaļ šeit, šajā ēkā, kur mēs tagad stāvam, atradās Latvijas komunistiskās partijas centrāla komiteja, un es biju klāt tam momentam, kad no šejienes izveda Alfrēdu Rubiku, iesēdināja Bertā un aizveda. Šodien es atkal stāvu pie šīs ēkas, un man ir jāatcerās šīs atmiņas un jārunā par to, kas notiek šodien pēc 22 gadiem, kā mēs it kā esam atjaunojuši vai atkarojuši savu demokrātiju, savu neatkarību atvainojies. Savulaik par visu laiku izcilāko britu atzītais Winstons Churchills izteica tādu frāzi un domu, ka lai arī cik nepatīkams man būtu jūsu viedoklis, es esmu gatavs ziedot savu dzīvību, lai jums būtu tiesības to izpaust. Tas nozīmē, ka, lai kā arī pretējā puse negribētu dzirdēt citu viedokli, tam ir tiesības būt, un to sauc par demokrātiju. Tam, kurš aizbāž muci, nav tiesību runāt par demokrātiju. Šobrīd tie, kas aizbāž muci, ir Izraēlas vēstniece, Hagita Benjākova, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdis Ainārs Dimants un Latvijas radio ģenerāldirektors Jānis Siksnis. Jāsaka, vēsturē ir bieži izdarīts lielas nekrietnības aizsardzoties ar saukļiem, ar skaistām un cēlām frāzēm. Šobrīd šāda nekrietnība ir pret vienu no raidījumiem, kurš faktiski ir kalpošana, divu cilvēku kalpošana savai tautai. Runājot par vietu, kur mēs atrodamies, Izraēla ir uzcēlusi valsti, bruņotos spēkus un tautsaimniecību ne tikai uz okupētajām arābu teritorijām. Tā to ir uzcēlusi lielā mērā pateicoties holokosta industrijai. Tā ir industrija, kur pēc žīdu profesora Finkelsteina datiem veido vairāk kā 50 miljardus ASV dolāru lielu budžetu. Izraēla iekasē par šo noziegumu naudu no visiem, kurš maksā. Vairākas reizes tas ir mēģināts iekasēt, šo naudu ir mēģinājuši iekasēt arī no mums, no latviešiem. Nerunājot par līķu tirzniecības morāles pusi, pats par sevi, satraukums par šādu noziegumu pret savu tautu, protams, ir saprotams. Viens no lielākajiem 20. gadsimta noziegumiem pret cilvēci, kas nav mazāks par ebreju un žīdu holokostu, ir holokosts pret latviešu tautu. Pret to neiestājas neviena valsts. Varbūt tāpēc, ka mums nepieder pasaulē vadošās bankas un preces izdevumi. Varbūt tāpēc. Taču mēs esam tāda pati tauta ar tādām pašām tiesībām un tikpat izredzēta kā citas. Nenosodīt noziegumi rada jaunas. Izraēla ne tikai nav nosodījusi noziegumu pret citām tautām, bet pati tos veids, atbalsta un veicina. Desmitiem ANO rezolūciju jau gadiem tā ir ignorējusi. Valsts, kura atļaujas aizrādīt citiem, pati veic noziegums pret cilvēci un kriminālu noziegumus, linča tiesa, paliekot nesodīta gadiem. Visus, kuri iestājas par starptautisku tiesību ievērošanu un izmeklē ebreju un žīdu dalību noziegumos, tā vienkārši nozākā un caur saviem emisāriem apklusina. Tā tas noticis šobrīd ir Latvijā. Šodien, 17. maijā, ir izcila latviešu aviātora Herberta Cukura dzimšanas diena. Tas ir vēl viens kalnatraips šīs valsts, Izraēlas un tautas vēsturē,
kauna traips uz viņu sirdsapziņas. Mosada aģenti izcilo latvietu, kurš riskējot ar savu dzīvību pats izglāba vairākus žīdus, nogalināja un pēc nāves nekaunīgi apmeloja. Pagaidām nesodīja. Bet mēs varam parunāt ne tikai par Izraēlu, mēs varam, šīs valsts rīcība mūs īpaši neizbrīna. Mēs esam pieraduši pie tās. Mēs vairāk varētu pievērsties latviešu bāleliņu amatpersonu rīcībai, reaģējot uz šo vēstuli. Un tā ir šausminoša. Kolaboracionisms ir bijis lielākais ļaunums mūsu tautas vēsturē. Tieši kolaboracionisti, mūsu bāliņi, mūsu tautieši, kur sadarbojās ar svešām varām, ir nodarījuši nelabojumu ļaunumu mūsu tautas vēsturē. Un šodien tādi cilvēki kā Edgars Rinkēvičs, Ainārs Dimants, Jānis Siksnis turpina Viļa Lāča, Andrija Niedras un citus iesāktos. Nav skaidrs, kādā pasaulē un kādā valstī mēs dzīvojam. Es domāju, ka visiem ir saprotams, ka šī māja Latvijā ir galvenā māja. Šajā mājā pieņem lēmumus, kā mums būt un kā mums dzīvot. Un tās pārējās mājas, pie kurām mēs iesim, ir tikai tās mājas, kuras šos rīkojumus izpilda. Tad jautājums, ja mēs saprotam, ka šī māja ir galvenā, kāpēc mēs esam atnākuši šeit? Ja mēs saprotam, kas patiesībā valda Latvijā, tad mēs arī saprotam, ka mēs esam atnākuši pateikt, ka mēs tam vienkārši nepiekrītam. Gadu atpakaļ mēs ar trietā bijām pie Izraēlas vēstniecības un arī prasījām izdot pakāršanai mūsu slavenā lidotāja Herberta Cukura slepkavus, kurus noslepkavoja tā kā bandīti viņu. 91. gadā es personīgi noplēšu šitai sarkano karogu uz Rubika mājas un uzvilkam pirmo latviešu karogu. Tagad šeit cionists karogs un visi prezidenti, visi premjeri, visi Dombrovski klanās. Tā ir tā vieta, no kurienes nāk pavēles Latviešu holokaustam pret latviešu tautu. Es aicinu visus latviešus nepieļaut, tā ir mūsu tēvu zeme, viņu izpārdok pa kreisi, pa labi, kam vara, un pārtrauksim ar kopiem spēkiem visu šito te padarīšanu.